Labdien, mani sauc Ernsts, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim malkas plīti Aria. Malkas plītī ir 6 kW jauda, kas ir pietiekama apsildei līdz pat 60 kvadrātmetriem. Sāksim ar plītas dūmadu, kas ir pieejams gan labajā, gan kreisajā pusē. Tas iznāk no augšas, un to var pieslēgt gan skurstenim, gan arī siltmūrim, izmantojot 90 grādu pagriezienu. Dūmus var novirzīt uz aizmuguri un pa taisno ielaist siltmūra cukās. Tie būs pietiekami karsti, lai sildītu arī mūrīti. Tālāk jau par plīts sildvirsmu, uz kuras var gatavot pilnībā visas, un papildus ir izņemams viens riņķis. Visa sildvirsma ir izgatavota no 6 mm bieza tērauda, un pašas plāksnes ir nomaināmas. Laba īpašība tērauda virsmām, kā šai, ir tas, ka silta tā būs pilnībā visa. Tas nozīmē, ka jūs varat atrast īsto virsmas temperatūru. Šeit būs karstāka, šeit nedaudz vēsāka. Tālāk jau par pašu plīts korpusu. Tas ir brūnīgi sarkanīgā krāsā, un tas ir emaljēts. Tas nozīmē, ka pats tērauds ir pārklāts ar ļoti cietu un karstumu izturīgu pārklājumu. Ūdens un citi šķidrumi no tā vienkārši noripo nost. Tāpēc konkrētais modelis ir ideāla izvēle arī āra virtuvei. Tālāk jau zem siltvirsmas varam redzēt tādu kā izvelkamu rokturi, kas principā kontrolē cepeškrāsnes režīmu. Izvelkot ārā, siltais gaiss ies cepeškrāsnī par augšu, iestumjot to iekšā, siltais gaiss ies pa apakšu. Ja jūs vēlaties, lai cepeškrāsnes tiktu apsildīta visapkārt, tad to izvelk līdz pusē. Tālāk jau nonākam līdz emaljētajām tērauda durvīm ar kromēto rokturi. Atverot tās, var redzēt, ka visa dekamera izklāta ar nomaināmām šamota plāksnēm, kā arī apakšā ir bieza čuguna reste. Un virsma, kur ir saskarsme ar uguni, ir 6 mm bieza tērauda plāksne. Apskatīsim dekameras ietilpību. Man ir pāris pagalis. Viena ir 29 cm gara. Tā iet vispār bez problēmām. Un otra man ir 36 cm gara. Tas arī iet bez liekām problēmām, bet 36 cm ir aptuvenais limits dekamerai. Tālāk jau nonākam pie plīts cepeškrāsnes. Pašas durvis ir izgatavotas no emaljēta tērauda ar kromētu rokturi un karstumu izturīgu stiklu. Tālāk dekameras stiklā ir iestrādāts termometrs, ar kuru varēs precīzi redzēt cepeškrāsnes temperatūru. Atverot durvis, var redzēt, ka tās ir dubultsiena. Starp tām ir gaisa izolācija. Atverot cepeškrāsni, var redzēt, cik tiešām tā ir liela. Šeit ir standarta panna. Un var ievietot gandrīz 2, tā kā pat lielās plātnes nebūs nekādas problēmas tās ievietot. Pat ir izgatavota no salīdzinoši plāna tērauda, un tas ir darīts ar iemeslu, jo konkrētā cepeškrāsnes nesildās ar uguns liesmām, bet gan ar silto gaisu. Cepeškrāsnī nav tiešā saskarsme ar uguni, kas nozīmē, lai siltie dūmi uzsildītu cepeškrāsni, tēraudam ir jābūt salīdzinoši plānam tieši tā iemesla dēļ, lai siltums vienmērīgāk un ātrāk nokļūtu cepeškrāsnī un uzsildītu to efektīvi. Pašas cepeškrāsnes apakšējā plātne ir nomaināma, kā arī izņemama vienkāršai tīrīšanai. Tālāk jau zem dekameras ir redzama pelna atvilkne, kas arī ir no emaljēta tērauda ar kromētu rokturi, un tā ir salīdzinoši liela priekš malkas plīts. Un pašā plīts apakšā ir patiešām liela vieta malkas novietošanai. Milzīgs paldies, ka noskatījies šo video par malkas plīti Aria. Es ceru, ka tev tas patika. Ja gadījumā tev ir kāds jautājums par konkrēto plīti vai par jebkuru citu modeli, kas pieejams mūsu mājaslapā, droši dodiet ziņu, sazinoties ar mums kontaktu sadaļā. Mēs jums palīdzēsim. Iepriekš piesakoties, ir iespējams apskatīties visas plītes klātienē un atrast tieši jūsu īsto malkas plīti. Paldies vēlreiz, lai siltums katrās mājās!